Paldies, Ines, par tavu brīnišķīgo pasaku. Es domāju, ka daudzi nevis iemiga klausoties pasaku, bet gluži otrādi pamodās, un tu atgādināji ļoti svarīgas cilvēciskas un emocionāli inteliģentas lietas par to, ka radošums nav tikai spridzināšana, tie nav ļoti jauni, veiksmīgi cilvēki, kas iznāk un spīd, un viņiem viss izdodas, bet ka tas ir tomēr arī cikls, smags process, kurš dzīves laikā dažādos ciklos mainās, un paldies tev par to, ka tu to atgādināji. Skatītāji ir iesūtījuši jautājumus, ko varbūt nesadzirdēja vai gribētu noskaidrot sīkāk, un pirmais jautājums ir šāds. Kā informēt tos cilvēkus, kuri nezina par to, kas ir radošās industrijas, un kādas veiksmes atslēgas varbūt ir jūsu vācelītē? Kā varbūt viņus painformēt par to, ka viss nav tik vienkārši, vai viss nenāk tāpat vienkārši? Nu, tā lieta patiesībā ir ļoti vienkārša. Latvijas vidē mums ir ārkārtīgi radošās industrijas, vēl joprojām augušas kultūra. Un kultūrā ir viens liels noziegums, kas patiesībā man paši vienmēr ir ļoti kaitinājis. Un tā ir absolūtā iedomība un snobiskums. Un, protams, ka cilvēki no malas, vienkāršie strādājošie cilvēki, iespējams ne mazāk radoši, iespējams ne mazāk talantīgi, viņi vienkārši sevi neidentificē un nemaz nevēlas identificēt ar to snobisko, iedomīgo. Es, protams, nerunāju par visiem, bet lielā vairumā tā tomēr ir sajūta, ka tu tur neiedaries. Tur nav neviena tilta. Jau sāk veidoties līdz ar jaunajiem cilvēkiem un dažiem, kur ir izcīnījuši to lielo cīņu un izņēmušies, lai tomēr būtu šie tilti, tādi tabaks fabrikas un dizaina klāsteri un tādas lietas. Bet lielākoties cilvēkiem gluži vienkārši ir bail, jo viņi tur nejūtās ne gaidīti, ne mīlēti. Nu, tad padarīt sevis atvērtākus, tie, kas ir sapratuši, kas tad ir tās radošās industrijas, nu, tad mazliet vajag nolaisties tā un cilvēcīgā valodā to paskaidrot. Tas arī viss. Paldies. Vēl viens jautājums. Cik svarīgs zīmolvedībā ir paša cilvēka vārds kā zīmols? Kā paša sabiedriskās attiecības palīdz veidot zīmolus citiem? Es domāju, tas tādēļ, ka tu esi ļoti spilgta personība, tevi atpazīst, un tad arī matku atpazīst ar tevi. Kā tavuprāt tam ir nozīme? Nu, mana ticība vispār ir, ka man arī zīmols es veidoju tā, ka tas viss ir pamat avots, ir tie cilvēki, kas to veido. Vai viņa vārds parādās kā vārds, vai tas ir sinonīms putniņš, ne sinonīms, bet apzīmējums putniņš, tam nav nozīmes, bet viņa dvēsele ir ielikt, viņa vērtības ir ielikts, tas viņa gars ir zīmolā. Nu, tas arī izšķir visu. Tas, vai tu liec savu vārdu virsū vai neliec, tas nav pats svarīgākais. Ir svarīgākais, vai tu tiešām sevi identificē, vai tu ieliec sevi iekšā tajā, ko tu radi. Tas personiskais aspekts ir ļoti svarīgs. Trešais jautājums. Ko cilvēki sagaida no pilsētas zīmoliem? Kādas sajūtas par to? Pilsētas zīmoli, viņi patiesībā meklē tos pašus tiltus, par kuriem es runāju. Viņi meklē to, ka būs pirmkārt kāds interesants stāsts un intriga. Tas to reklāmas valodā sauc par tīzeri, bet ka man būs interesanti iet tālāk. Man būs interesanti uzzināt stāsta otro, trešo daļu, cerams, ka ne nobeigumu pilsētas gadījumā, bet izzināt vairāk. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka tā izkārtne, tas pilsētas zīmols, ka tas tilts nebeigsies vien tajā, ka tu būsi atmānīts ar tīzeru uz šejien, bet ka tās lietas, kas ir pilsētā, viņas pildīs to solījumu. Ka tas, ko tu esi apsolījis, pilsēta ar nākotni, tā būs reāla pilsēta ar nākotni. Nu, Jēgpilns radošums. Kā atšķirt neveiksmīgas idejas no pērlēm? Nu, nekā. Tu nevari atšķirt pērles un tu nevari tādā veidā vispār sijāt. Ja viņi tev ir ienākusi prātā, ja tu ar viņu kaut kādu laiku staigā un ja tu ar viņu dzīvo, tad acīm redzot, tur ir kaut kāds moments, kas tev uzrunā. Tas, kur var būt neveiksmes un kur var sākties problēmas, ir tajā, ka tu neesi paskatījies, ka varbūt tās pērles ir vēl 20,000, kur radījuši to pašu. Un tu neesi padomājis, kā uz tā fona tu to savu pērlu un aicinājumu var padarīt interesantu un to stāstu izcelt. Vēl viens diezgan vispārīgs jautājums. Zīmola radīšanas process. Kā nekļūdīties? Nu, redzi, apsēstība ar to nekļūdīties, visu uz augšu, viss tāds baigi industriāls vēl joprojām. Mēs vēl joprojām dzīvojam tajā idejā par to, ka fabrikā ir brāķis un ir kvalitatīvi izdarīta lieta. Tas ir dzīves process. Iespējams, ka lielākoties
tam zīmolam tajā brīdī nav bijis jānotiek, ka viņš ir pa āgru, iespējams, kaut kāda lieta nav izpētīta, iespējams, ka vajadzīgs vēl laiks. Tā ir viena lieta. Otra lieta – ideja par pabeigto zīmolu. Tā arī ir viena no tādām ārkārtīgi interesantām idejām. Ja tas zīmols ir saistīts ar tiem cilvēkiem, kas viņu rāda, viņi visu laiku ir procesā, viņi ir dzīvi. Tur nav pabeigtības. Pabeigtība arī nekad nav pabeigtība. Pēc tam sākās jauns cikls. Viss kustās un iet uz priekšu. Un pēdējais jautājums, kā tu vērtē šādas konferences norisi Liepājā? Absolūti brīnišķīgi. Man šķiet, ka Liepāja ir piemērotākā vieta vispār radošajām industrijām kā tādām. Es domāju, ka tieši tas tā nepieradinātība, kas vēl joprojām cilvēkiem ir tā asociācija un tā sajūta par Liepāju, svešs un viss. Liepājai ļauj būt skarbākai, inovatīvākai, pateikt daudzas lietas, ko gludenā Rīga nevar atļauties pateikt. Un tā ir liela priekšrocība tad, ja vēlas kaut ko ieviest, attīstīt. Tas ir lieliski, un šāda konference ir vienkārši super pirmais solis, kā to visu lietu uzsākt. Un paldies, ka tu biji daļa no tā visa. Ar prieku. Paldies, ka atbildēji jautājumiem. Paldies.